Hei, hei, mans vārds ir Gunita Lakstiņas-Grodrēna, un šodien mēs tiekamies 31. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušību nav sērijā. Pirms nedēļas es jums jautāju tādu eksistenciālu jautājumu, būt vai nebūt šai rubrikai. Tad man nebija ne jausmas un nekas par to nevēstīja, ka jau pēc dažām dienām šis jautājums attieksies uz teju visām manām dzīves jomām. Jo es saņēmu tādu pamatīgu signālu no augšas, ka pietiek skriet un rauties uz pusēm. Man cilvēkam, kurš ir pieredzis būt nemitīgā kustībā, gandrīz visiem izaicinājumiem, teikt jā, būt, iet un piedalīties, pēkšņi vienā dienā pamostoties, es saprotu, ka es neko vairs nevaru izdarīt. Man sajūtas ir kā karuselī, es reibstu, es žilpstu, mans organisms ir uzvedas tā, it kā viņam būtu izrauts kaut kāds kontakts, galva nestrādā, un tas man kā tādam kustīgam cilvēkam, kuram otrais vārds ir raķete, un darbaholiķim un perfekcionistam, tas tāds diezgan pamatīgs trieciens, 5 dienas vārtīties pa gultu, nesaprotu, kas notiek, kāpēc tā, bet, fakts kā tāds, jā, viegli nav, bet gan jau viss būs labi, gan jau nokārtosies, šobrīd es vienkārši paņemu pauzīti no ļoti daudz kā, iespējams arī no šī, kas zina, pēc nedēļas varbūt būšu restartējusies un atkal iešu gaisā, jo man tiešām patīk tas, ko es daru, patīk ar jums runāties, patīk savs darbs un tam līdzīgi, bet, acīm redzot, nemācēju mazliet pietaupīt to strāvu, esmu visas baterijas iztukšojusi un tāpēc nolikt uz pauzītes. Tā, saudzējiet sevi, sargājiet, lai jums visiem veselība, lai viss kārtībā. Paldies jums katram un ikvienam, kurš atbalsta un visādi citādi uzmundrina. Būs jau labi. Es tam naivi ticu, un tad jau redzēsim. Tā, veseļojieties. Jo es zinu, ka daudziem šis laiks nav viegls. Tā kā turamies, bučas.